Es domāju, ka drīzumā es domāju, ka mēs varētu jau sākt pamazām. Labvakar visiem projekta dalībniekiem. Pavasara detoks. Es domāju, pavasaris jau ir jūtams mums apkārt, daba atplaukst, un cilvēks arī pamazām atplaukst, mazāk sāk ģērbties noteikti, un jūtama tā enerģija. Un es domāju, ka šis projekts noteikti daudz ko iedos jums, lai jūs pavasari varētu iesākt jaudīgāk, ar lielāku enerģiju. Projekts ir tikai tikko kā sācies, tā kā es domāju, ka daudziem cilvēkiem vēl nav produkts, bet mums ir īpaša dāvana šovakar, jā, lai arī iekustinātu mūsu to mentālo veselību, jo tai arī ir ļoti liela nozīme. Tā kā mums šovakar pievienojās Anda Bukova. Ar Andu mēs esam jau sadarbojušies citos projektos arī nutriciologu vadītos. Un par Andu es varētu teikt, ka cilvēks, kurš tiešām ļoti iedvesmo, klausoties viņas šīs meditācijas, es vienkārši aizmirstos. Tas balss tembrs, ko kā viņa stāsta, vienkārši, šovakar jūs noteikti to izbaudīsiet un varēsiet atslēgties no tās ikdienas, tās steigas, ja, jo zināms, kādā pasaulē mēs dzīvojam tagad, ar viss notiek ātri, bet šodien tiešām atslēdzamies, veltam šo laiku, šo pusstundu sev, jā. Nekas neeksistē, tikai jūs, jā, un Anda ar viņas palīdzību viņu nodos mums to informāciju, to mīlestību, to tiešām mīlestību pret sevi, jā. Tu esi tikai tu tagad, jā. Tā kā jauki, kad esam pieslēgušies jau vairāk cilvēki, noteikti būs ieraksts, tā kā es domāju, ka Anda, tu varētu arī sākt. Jā, paldies, Regita, par jauko uzrunu. Gribēju nedaudz arī izstāstīt par metodi, ar kur es strādāju. Tā ir Theta Healing metode. Principā tā ir meditācija metode, kas palīdz mums aiziet savā zemapziņā un atbrīvot zemapziņu no iestraugušās enerģijas, ko mēs mēdzam dēvēt kā traumas, kā kaut kādas neizlaistas situācijas, pārdzīvojumi. Un kamēr šī enerģija ir mūsu zemapziņā, tikmēr mēs nevaram pilnībā izbaudīt dzīvi, pilnībā priecāties par dzīvi, būt veseli, būt laimīgi, būt tādi kā iemīlējušies visu laiku, jo mums visu laiku zemapziņā kaut kas tā kā traucē. Un kā ir arī teicis Jungs, mums ir zemapziņa nosaka vispār 90% no mūsu ikdienas reakcijām, no mūsu apkārtējās pasaules, no tā, kas notiek mūsu dzīvēs. Jo mēs lietas izvēlamies, cilvēkus izvēlamies pēc tā, kāda ir mums iekšējā, kāds ir mūsu iekšējais zemapziņas neapzinātais, tā kā dzīves uzkrājums. Un tieši nedaudz arī vēlāk pieslēdzos šodien, jo arī nedaudz padalīšos par to, ka šodien bija viena ļoti interesanta sesija, kas arī nedaudz aizkavējās,
kur mēs runājām par izdevīgumu, par to, ka mums ir izdevīgi turēties pie kaut kādām lietām mūsu dzīvē. Mēs it kā varbūt sūdzamies, ka mums tur sāp šis vai tas, vai mums ir tur kaut kādi organisms ne tāds, un tad ir varbūt kādam liekais svārs, un tur kāds nevar tikt galā no kaut kāda darba, kas nepatīk, cits atkal tur nevar, nezinu, atrisināt dzīves vietas jautājumu, ģimenes attiecības, un diezgan bieži tās it kā nērtības mūsu dzīvē nosaka kaut kāds izdevīgums, kas ir mūsu zemapziņā, jo mums ir kaut kāda pašu pieņemta izdevība, kāpēc mēs šo situāciju nevaram atlaist vaļā. Un mēs pie tās situācijas, veselības problēmas, kaut kādām sliktām attiecībām vai sliktiem darbiem, zema atalgojuma, kaut kā, vēl kaut kādām citām lietām mēs vienkārši turamies, jo mēs paši esam kaut kur sev zemapziņā ielikuši, ka mums tas ir vajadzīgs, lai mēs kaut ko saņemtu. Un ar to ir foršas teta healinga tehnikas, kas ļauj pamazām lēniem solīšiem aiziet līdz tām pamata iemeslam, kāpēc tad man ir šī slimība, vai kāpēc tad man ir šīs attiecības kaut kādas tur sarežģītās, vai kāpēc man ir tāds darbs, kas man nepatīk. Un tad, kad mēs aizējam līdz tam zemapziņā un atlaižam to vaļā, dzīve izmainās. Šodien aizkavējos tāpēc, ka klients negribēja, vispār par spīti negribēja laist, turējās līdz pēdējiem pie tās lietas, un arī uzreiz nepalēda, jo arī nedrīkst pārforsēt, nedrīkst ar, kā lai saka, ar varu uzspiest nevienam neko. Viss ir pēc brīvprātības principa. Gribu turos pie savas likstas un nelaimes, un negribu neturos. Gribu palaist vaļā, palaižu. Jo teta healings ir tāda metode, kas ir mīlestībā balstīta, nevienam nekas netiek uzspiests, un cilvēks pats izdara izvēles, vai viņš grib vai negrib risināt lietas savā dzīvē. Līdzīgi kā arī ar attīrīšanos un detoksu, vai mēs gribam to darīt, vai mēs negribam to darīt. Un ja mēs gribam, tad mēs to darām un redzam uzlabojumus. Ja mēs negribam, mēs turpinam ciest. Lūk, bet šodien būs tāda meditācija, kas ir ar pavasari saistīta un ar sirds centra aktivizēšanu. Un kas palīdzēs aktivizēt mūsos jau esošo mīlestību, jo visos mūsos ir ielikta dievišķā mīlestība, un vai mēs to aktivizējam vai nē, vai varam vai šobrīd aktivizēt vai nē, to noteica gan mūsu dzīves pieredze, gan visādas citas lietas, kas ir uzliktas pa virsmu slānīšiem, un tā kā to sirsniņu aizsargā. Un tad šodien mēs uztaisīsim tādu maigu meditāciju, kuras laikā mēs noņemsim tos slānīšus, kas būs gatavi aiziet projām no tās, gatavi aiziet projām no sirsniņas un ļaut viņai brīvāk izplatīt to beznosacījumu mīlestību. Lai šī meditācija varētu notikt veiksmīgi, ir jāsēž vai nu taisni krēslā ar pēdām pie zemes un rokas uzliekot šādā veidā uz celīšiem, vai arī var apgulties, ja kādam ir vēlme. Var slēgt ārā kameras un var apgulties un klausīties to meditāciju guļu stāvoklī. Galvenais, lai ķermenis ir atslābināts un lai ķermenim ir ērti un nav prāts netiek nodarbināts ar to, kādā pozā es esmu, ka man tur kaut kas spiež vai kaut kas tur tāds. Tas ir pats galvenais. Arī es slēgšu ārā, un meditācija arī būs jāveic ar aciņām ciet, un būtu labi, ka jūs šo mirklīt neviens netraucētu, ka jūs vienkārši vai aizverat durtiņas, vai tur kādam piemiedzat ar aci, ka, lai tagad šīs ir tās jūsu 20, 15, 20 minūtītes,
kas jums palīdzēs tā kā relaksēties un palaist ārā, aktivizēt mīlestību. Tālūk, tad es arī slēgšu kameru ārā un sāksim meditāciju. Tātad iekārtojamies ērti, taisns un atslābināts mugurkauls. Rociņas noliktas uz kājām, ar plaukstām uz augšu, atvērtā un pieņemošā pozīcijā. Un tagad mierīgi atļauj savam prātam atslābināties. Sajūt, kā pukstava sirsniņa. Sajūt, ka tā ir gatava saņemt enerģiju un mīlestību. Sajūt, kā siltums un gaisma no tavas sirds izplatās pa visu tavu ķermeni. Piepildi tavas rokas, plecus, kaklu, galvu, krūškurvi, vēderu, muguru, sēžu, gurnus, kājas līdz ceļiem, kājas līdz potītēm, pēdiņas līdz pirkstu galiņiem. Aciņas mums ir aizvērtas. Un tagad vēro, kā enerģija no zemes centra ceļas augšup cauri zemē. Pa tavām pēdām ienāk tavā ķermenī. Un ceļas augšup pa tavām kājām, līdz gurniem. Tā dodas augstāk, līdz tavam saules pinumam. Tālāk uz augšu, uz tavu kaklu, augstāk cauri tavai galvai. Un iziet ārā pa tavu galvas virspusi, izveidojot gaismas bumbu. Ievēro, kādā krāsā ir šī bumba. Un ieliec daļiņu no savas apziņas šajā gaismas bumbā. Un kopā ar to celies uz augšu. Redzi, kā bumba paceļas virs tava ķermeņa. Tā turpina celties augstāk un paceļas virs telpas, kurā tu atrodies. Tā turpina celties uz augšu. Tā iziet no ēkas, kurā tu atrodies. Turpina celties uz augšu. Kopā ar tevi tā paceļas debesīs un turpina celties augšā. Bumba iziet ārā no zemeslodes, ārā no kosmosa un savā priekšā tu ieraugi gaismas slāņus, tumšākus un gaišākus. Bumba iziet tiem cauri gaišākam gaismas slānim, tumšākam gaismas slānim. Tā turpina celties uz augšu,
Iziet atkal gaišākam gaismas slānim, vēl vienam nedaudz tumšākam gaismas slānim cauri. Un atkal vienam gaišākam. Un savā priekšā tu ieraugi zelta gaismas slāni. Bumbi iziet tam cauri. Un tu nokļūsti baltā, mircošā gaismā. Bumba apkārt tev izšķīst, un tu sadalies pa molekulām. Un saplūst kopā ar balto gaismu. Tu un gaisma esat viens. Šī ir visa, kas ir dievišķā enerģija. Šeit rodas viss, kas jebkad pastāvējis, ir un kas jebkad radīsies. Tagad ieraugi savu sirds centru un ieraugi to, kas šobrīd tev traucē sajust dievišķo mīlestību. Un ieraugi to, kas ir gatavs pārstrādāties. Ieredzi situācijas no savas dzīves, tuvākā vai tālākā pagātnē, vai kādus cilvēkus. Un, ja sajūti sevī vēlēšanos atlaist tos notikumus, tad vēro, kā tie aizplūst no tavas sirds centra un izšķīst baltajā gaismā. Ja kāds sajūt spriedzi plecos, ielaidiet tajā gaismas enerģiju, mīlestības enerģiju un ļaujiet spriedzei atslābināties. Ja kāds sajūt sirsniņā smagumu, tad vērojiet, kā šis kamoliņš sirsniņā izgaismojās ar balto gaismu, atšķetrinās vaļā, izšķīst un kļūst par balto gaismu. Visas iekšējās sajūtas, kas nāk, ļaujiet tām būt. Ja nāk asaras, ļauj tām ritēt. Atbrīvo savu sirds telpu no tām. Ja sajūt skumjas, ļauj tām iziet ārā. Ja gribas padusmoties, padusmojies. Ja sajūti bailes vai drabuļus ķermenī, ļauj tiem iziet ārā no tava ķermeņa.
Ielaid tajā balto gaismu. Ja sajūti smagumu sirdī, redz to kā kamoliņu un ielaid tajā balto gaismu. Un redzi, kā tas izšķīst baltajā gaismā. Redzi, kā viss liekais aizplūst prom no tavas sirds telpas. Tad, kad tas ir aizgājis no tevis prom, ieraugi, kā tavā sirdī aktivizējas silta balta gaisma. Vēro, kā tā caur tavu galvas virspusi ieplūst tavā ķermenī, no baltās gaismas telpas, uz kuru mēs kopā aizceļojām. Un no turienes, ar tavu galvas virspusi, nepārtraukti piegādā tavai sirdī beznosacījumu mīlestību un laipnību. Tā izstaro no tavas sirds un piepilda visu tavu ķermeni. Tā piepilda tavu krūškurvi, tavas rokas līdz pirkstu galiņiem. Tā piepilda tavu galvu, tavu muguru, tavus gurnus, tavu vēderu, krūškurvi, tavas kājas līdz pirkstu galiņiem. Tu esi starojoša mīlestība. Ieraugi sevi apguļamies baltajā gaismā, kur tu bezsvaru stāvoklī vienkārši peldi un baudi savu esību. Sajūti radītāja beznosacījumu mīlestību, kas tevi ieskauj kā tāds pūkains silts mākonītis. Maigi glāstot tavu ķermeni, atlaižot visus saspringumus. Katru mazāko spriedzīti atritina un samīļo un izlaiž ārā no tava ķermeņa. Ja kādam vēl krustus, tad arī tur ieplūst baltā gaisma un atbrīvo spriedzi. Tāpat arī no muguras augšdaļas, no rokām. Kāds varbūt sajūt, kā atslābinās žokļi un spriedzi iziet ārā no žokļiem. Viss ķermenis uzpildās ar balto gaismu un dievišķo beznosacījumu mīlestību. Sajūti, kā siltums ieplūst tavā sirds centrā, kā aktivizējas tevī snaudošā mīlestība. Sajūti, ka tu esi mīlestība. Sajūti, kā tas ir, ka tu esi mīlestība un ka tu mīli visus bez izņēmuma. Pilnīgi visus, kas nāk tavā dzīvē, lai arī kādi viņi ir, no kurienes viņi nāk. Tu visus mīli ar beznosacījumu mīlestību, jo tu esi mīlestība. Ļauj sev pabūt šajā sajūtā. Ļauj sev atpūsties un nedaudz papeldēties baltajā gaismā.
Tu vari šeit kustēties, kā vien vēlies. Tu vari gan gulēt bezsvaru stāvoklī, gan lidināties no vienas puses uz otru, gan sēdēt lotus pozā, likt kājas aiz galvas, stāvēt uz rokām, stāvēt uz galvas. Šeit nav nekāda ierobežojuma. Var vienkārši apgulties un peldēt, plūst ar balto gaisu. Šeit viss ir iespējams. Var izstaipīties kā kaķītis un sajust, ka viss tās ķermenis piesaucās ar balto gaisu. Uzpildās ar balto gaisu. Un, kad esi kādu mirklīt paspēlējies vai paspēlējusies, tad lēnām nāc atpakaļ savā ķermenī. Sajūt un pakustini savus roku pirkstus. Sajūt savus kāju pirkstus, pakustini tos. Pagroz galvu uz vienu, uz otru pusi. Ja ir vajadzība izstaipies, nožāvājies, ļauj gaisam ieplūst tavās plaušās, iepildīt tās pilnas, lēnām izelpo. Un, kad esi gatavs vai gatava, lēnām atver acis. Tie, kur atvērš astiņas, var ieslēgt kameras, lai zinu, ka esat atnākuši atpakaļ. Varbūt kāds vēlas padalīties, kāda pieredze bija, kas notika, kur bijāt aizceļojuši vai bijāt kaut kur aizceļojuši. Kādas sajūtas? Ailita. Ne? Nevar dzirdēt, uzlikts mute, jūt. Pirmo reizi grūti saprast. It kā likās ļoti patīkami. Pirmo reizi meditācija vispār, jā? Jā. Super, forši, apsveicu. Ja būs ierakstā, tad jau vēl pamēģināt vēlreiz. Jā, noteikti var pamēģināt un var to darīt vienkārši arī apgulties un darīt. Es ceru, man uznāca klepu slēgt. Es ceru, ka es nevienu tur baigi netraucēju ar to, bet nezinu, kaut kas jā, vai nu palīdzēja kādam no jums arī attīrīt runas centru. Bet, nu jā, bija forši. Vineta varbūt grib padalīties, kā gāja.
Jā, tā, ka gandrīz vai jāizmig, un tad es sapratu, lai neaizmigtu, tomēr mēģināju īsi pirms pašām beigām jau tā kā saņemties un atnākt atpakaļ šai zemē. Nu forši, tas varbūt nozīmē, ka nedaudz jāatpūšās ir. Jā, droši vien. Tas arī būs, arī ja Regita aizsūtīs to linku, tad ierakstiņu noteikti var arī papraktizēt. Tāpat, vakarā arī, kad tas nav ierakstā, kad nav jāsēž, vienkārši pamēģināt atslābināties pilnībā. Vai vēl kāds? Evija? Evija nav varbūt atnākusi atpakaļ, nav ne kamera, ne runā. Vai var uzrakstīt, ka viss ir kārtībā, Vaira? Arī klusums. Un Laila? Es esmu atpakaļ, jā. Forši man vienīgi žēl, es nokavēju sākumu, un tad man tas tā nepilnvērtīgi sanāca. Es tā kā pēc vienalgas centos pieslēgties, bet ļoti patīkama sajūta bija. Es noteikti gribēšu ierakstīt no gala. Noteikti. Prieks, ka ir patīkama sajūta, un noteikti vajadzētu no sākuma klausīties, jo tieši tas ieiešana tajā meditācijas stāvoklī ir tā tehnika, caur kuru mēs aizējam tajā dziļākajā teta slānī. Jā, bet tā sanāca, jā, kad es nepilnīgi laikam spiedu. Viss kārtībā, kam jānotiek, tas notiek. Nav nekas ārpus plānotā nenotiek, jā. Tā kā tā. Nu, paldies jums! Man ļoti arī patika. Interesanti bija tā klapuslēkme. Otrais, respektīvi kaklas vai otrā čakra, otrais enerģijas centrs ir saistīts ar pašizteikšanos, kā cilvēks izsaka sevi, kā cilvēks runā, komunicē. Un bieži vien, kad es strādāju ar cilvēkiem meditācijās, tad ir tā, ka man uz ķermeņa es sajūtu tās cilvēka sajūtas. Tad, piemēram, ja ir saspringts kakls, tad es sajūtu savu ķermeņu, kad ir saspringts kakls klientam. Un tas arī man palīdz vadīties pēc tā, pēc tā es arī vados, kur klients ir jāvada tajā procesā. Tā kā šeit arī es ceru, ka es kādam palīdzēju atbrīvot to otro centru un kļūs enerģija plūdīs brīvāk un būs iespēja labāk izteikties un vieglāk sevi izpaust verbāli. Tā kā tā. Nu jā, no manis laikam viss šovakar. Regita, kā tu? Jā, es varbūt arī pāris teikumos padalīšos. Man ļoti visu laiku bija žāvas, es žāvājos. Tā kā tu teici, man ir vajadzīga atpūta, viennozīmīgi. Un man arī bija asaras acīs brīžiem, jā, tā kā, raudot īstenībā mūsu organisms arī ļoti attīrās, jā. Tā kā ļaujiet sev izraudāties, jā. Un ir īstenībā statistika, kad sievietes raud vairāk, man liekas, pat 78 dienas gadā, jā, statistika ir, jā. Jā, bet ne par to. Ir runa, tā kā ejam tālāk šo ceļu, attīramies, jā, visādos veidos, un paldies tev, Anda, tiešām, jā, tas mirklis sev, jo, kā es pirmīt teicu, mēs esam tajā sociālā dzīvē, jā, tik ļoti, kā varētu teikt, ļoti nodarbināti, un šeit tiešām ir tā pusstunda, jā, sev, lai jums vairāk un biežāk ir šīs pusstundas, jā, un paldies tev, Anda, ka pievienojies mūsu projektam. Un uz tikšanos, un paldies meitenēm, kas pievienojās. Protams, būs ieraksts, un ejam tālāk, tīramies, un noteikti būs arī kāds cita veida zūms, atbilžu un jautājumu zūms, jā. Tā kā paldies, meitenes, jā. Un paldies, ka dalījāties, tik drosmīgi, super. Jā,
Un es atkal no savas puses gribēju pateikt paldies, Regita, ka uzaicināja. Vienmēr ir prieks piedalīties projektos, kur cilvēki rūpējās par sevi, par savu veselību. Un labprāt arī piedalīšos vēl kādā citā projektā. Ja kāds grib pastrādāt dziļāk vai parādījās kāda aina, kas vēl nebija gatava aiziet, vai situācija no dzīves, tad to var arī individuālās sesijās. Regita bija nosūtījusi informācijas linku, jā, un saka, ka beidzās laiks, un varbūt mēs varam nobeigt ar 3 skaņām visi kopā, tā kā, lai attīrītu to telpu, un tad arī beigsies laiks. Tad